Jūs nākat tuvāk. Morālais un materiālais atbalsts cesvainiešiem būs vajadzīgs vēl ilgi, tāpēc jau tagad ir skaidrs, ka koncerta akcijas būs viens no veidiem, kā sabiedrībai atgādināt par nepieciešamo atsaucību Sapņu pils atzimšanā. Saksofonu kvartets Next bija pirmais, kas Cesvainas evaņģēliskās luteriskajā baznīcā deva savu artavu cesvainiešu garu uzturēšanai. Bet nevajag Šobrīd ir tā sajūta. Man skaties atbildot. Gada nogali vadot. Tāds liels darbs savs priekš droši vien. Jā, sajūtas ir dažādas. Sajūtas ir ļoti labas, kad ir ļoti liela atsaucība. Pa 27. jābrauc uz Rīgu un jāsņem jau 1000 vērtībā materiālu no Rīgā, no veikala kursas. Cilvēki ļoti atsaucīgi, palīdz daudz, bet ir arī tās sajūtas tādas nevisai. Cesvainas pils pārzina uztrauc, ka kavējas pagaidu jumtu uzlikšanu, jo nepieciešams projekts, un to varēs sākt strādāt tikai nākamā gada februārī. Šobrīd Cesvainas celtnieki attīra jumtu no izdeģiem. Februāra sākumā. Un tas viss tā kavējas, kas to zina, kāda laika apstākļa, ja tāda kā uz šodien, tad tas nebūtu nekas. Bet jā, sāk līt lieti vai kaut kas mitris, tad jau tas var beigties bēdīgāk. Vai visi Latvijas iedzīvotāji ir iesaistījušies tādā atbalsta frontē, vai to var jūs? To ir grūti pateikt, vai visi, bet daudz gan. Daudz gan, un es jau kā vienmēr teicu žurnālistiem, es lūdzu, lai mums palīdz īpašumtiesību kārtošanu. Vienmēr es teicu un vienmēr teikšu līdz tam brīdim, kamēr pils nonāks pašvaldības īpašumā. Jā. Līdz šim arī interesējās, teiksim, privātu personas. Privātu personas ļoti daudz interesējas. Un jautājums ir, kā es vienmēr teicu, jautājums ir, kam pieder pils? Un ar to viss apstājas. Cilvēki saka, nokārtojiet, lai pašvaldības īpašums viņš būtu, un tad jau mēs jums ziedosim, mēs nežēlosim naudu. Kā jūs redzat šo dzimšanu, kam te būtu pilī? Pirmkārt jau te jāatjauno pils kā pils, jo pils bez Cesvainas nav Cesvaine. Es domāju, ka tam jābūt kultūras centram. Plus varētu būt runa par ģimnāzijas lielām klasītēm varētu būt runa. Bet noteikti jābūt iekšā muzejam, mūzikas skolai, mākslas skolai. Jā, un varbūt, kā es teicu, varētu būt arī lielās klases tikai. Mazās nekādā. Šobrīd dzirdam, kad strādnieki strādā. Kas tiek darīts? Jā, mēs attīram visas jumtu konstrukcijas no izdeģiem, lai varētu nākt eksperti un pateikt, kas jāmaina, kas nav jāmaina otram stāvam segumā. Pēc provizoriskiem datiem būšot nepieciešami 2 miljoni, lai atjaunotu Cesvainas pili. Kā noskaidrots aptaujā, cilvēki te nākotnē vēlas redzēt daudz funkcionālu kultūras centru ar muzeju, konferenču zāli, mākslas mūzikas skolu un ģimnāzijas vecākajām klasēm. Vietējiem optimisms vēl nav zudis. Nav. Jā, ko nākošgad iedos, cik nākošgad, tad, kad mums tieši vajadzēs tās lielās summas, tas jau tā būtu. Bet patreiz, es domāju, tas 51 000, tas ir priekš gada beigām, tas ir normāli. Paldies. Jā. Un kad jūs redzat, kad Sapņu pili atjaunos? Es tā domāju, ka jumtu vajadzētu jau uzlikt to vizuālo skatu, vajadzētu jau būt kaut kur, es tā domāju, uz nākošā gadā noteikti. Jā, lai viņi izskatītos vizuāli tāda, kā viņa bija.
Jā, tas varētu būt nākošajā gadā. Un tas būtu pirmais sapnis, kas Jā, tas būtu pirmais sapnis. Jā. Labi, paldies. Nu, tad es saprotu, ka tāda atbalstu akcijas groži ir jūsu ziņā, ja? Un ko var teikt, kāda tā lielā doma ir šogad beigās un kā nākošgad vēl atcerēties? Man prieks par savu kolēģi, kur šajā grūtajā brīdī ir sapratusi, ka Cesvaines pils vienmēr ir bijusi saistīta ar mūziku. Un šobrīd šajā drūmajā noskaņā Cesvaines pilī mūzika neskan, bet tā skan visapkārt Cesvainei un visapkārt pilī un baznīcā. Un man prieks par savas kolēģes darbu, kura iegulda savu vislielāko enerģiju, lai šī mūzika nekad nepamestu pili. Un viņas ieceres par to, ka šeit visapkārt pilī varētu muzicēt gan vasarā, gan ziemā, kamēr viena pils atkal atdzims un aicinās mūziķus iekšpusē. Tikmēr muzicēsim ap pili, organizēsim, atbalstīsim, gaidīsim māksliniekus un cerams, ka mums izdosies, jo Cesvaines pils bez mūzikas nevar palikt. Nu, kas pašai tā atceroties to stabilitāti, un tad, kad bija šis dižais arhitektūras piemineklis, nu, kas ir tā sajūta par pili? Jā, es pat neesmu dzimusi Cesvainiete, un kad es atnācu šeit pirms 30 gadiem, man bija ārkārtīgi liels pārsteigums par to, ka šeit ir tāda pils, un šeit esmu iedzīvojusies, un esmu lepna par to, ka Cesvainē tāda pils. Un ļoti daudzus mūziķus esmu šeit redzējusi, esmu arī pati aicinājusi, esmu ļoti daudziem palīdzējusi apstaigāt pili, gan mūziķiem, gan vienkārši apmeklētājiem. Nu, tas, protams, ka Cesvaine šobrīd ir palikusi uz kādu laiku bez pils, ir ārkārtīgi skumji, taču cilvēku lielā enerģija Cesvainē un apkārtnē ir tik pamatīga un tik spēcīga, ka Cesvaines pils drīz būs atkal atdzimusi. Ines Andersone, mans pulkstenis Madona sadarbībā ar Valmieras televīziju. Un strādāt šai virzienā. Mūziku, jo mēs esam mūzikas skolas pārstāvji, un mēs savu darbu zinām, un mēs viņu šeit arī veiksim visu turpmāko laiku. Labi, paldies. Tā ir, ka mēs piecerētu. Faktiski mums jau jārunā par jauno gadu. Es aizvien vēl gaidu no jauna mūziķis, kuri būs gatavi braukt uz Cesvaini un dāvināt savu mūziku cesvainiešiem. Ir pieteikušies atsevišķi kolektīvi, bet es vēl negribu izpaust viņu vārdus, jo tas vēl īsti nav tā noskaidrojies un tā. Vajadzēja izpaust, Klau, tā mēs nevaram atstāt to tā. Nu, vēl varbūt par to, ka šīs akcijas tātad notiks Cesvainē, notiks Madonā, vai varētu arī domāt kaut ko par Rīgas cilvēkiem, par Kurzemi, Vidzemi? Jā, tomēr šai akcijai jānotiek laikam, es esmu pienākusi pie tādas liedziena, ka viņai tomēr ir jābūt šeit Cesvainē. Mēs vienkārši gaidīsim mūziķus no visas Latvijas, bet jāmuzicē šeit Cesvainē, jo tas ir, viņiem jābūt šeit Cesvainē. Tas nevar būt tā, ka šie mūziķi varētu tagad muzicēt kaut kur Rīgā. Protams, šīs akcijas var notikt, bet lielākoties ir jābūt šeit Cesvainē. Bet tad ir jautājums, kam tā mūzika vajadzīga, vai lai ziedojumus vāktu, vai lai uzmundrinātu? Protams, vienlaicīgi tā arī varētu būt kā ziedojuma vākšana. Bet, ja šie koncerti notiek Cesvainē, tad, protams, šie koncerti būs domāti tieši vairāk cesvainiešiem, lai uzmundrinātu, lai nepārtraukti atgādinātu, ka mums šī pils ir vajadzīga, ka mēs par viņu šeit esam un iestājamies. Atbalsta akcija aktīvi iesaistīsies arī Madonas rajona pašdarbnieki, vokālie ansambļi, deju kolektīva un mūzikas skola, bet gatavību materiāli atbalstīt Cesvainas pils atjaunošanu izteikusi firma Kalnozols celtniecība. Par saviem līdzekļiem tā solījis veikt pils tehnisko ekspertīzi.
Nu, tas puikas uzfilmē. Tu esi strādā, viņš Pīter. Viņam atkal vajag. Dod, tagad īstā rubīšana. Rumba! O, cērt, riktīgi. Jāsumē tas. Jau kaut ko var. Jā? Es tūlīt nākšu. Tā ir unikāla vērtība, tāpēc, ka viņi ir 3. gadsimts. Nav tā, kā izteiks jaunu. Arī to vāciņu. Vāciņu. Pacel to vāciņu. Jā. Pacel. Nolaic. Tā. Reku vienas ir.